Labvakar! Labvakar jūs mājās! Arī šajā 2024. gadā Greenwalk ir jūsu mājās un ļoti priecājos atkal ar jums satikties. Apmēram stundu kopā ar jums būšu es, Agita Bergane-Berģe, jau ierasti mūsu webinārā, kas ir katra mēneša pēdējā otrdienā. Un šis ir mūsu šī gada 2024. gada pirmais webinārs, un tādēļ novēlu visiem laimīgu jauno gadu, un laimīgu tas nozīmē laimīgu tieši tādā veidā, kāds jums katram personīgi tas ir izsapņots, izlolots, un arī, lai jums izdodās to izpildīt, jo tā laime jau katram ir sava, un arī tas, ko jūs vēlaties piedzīvot, izjust, katram ir savs, un katrs pats mēs arī šos savus notikumus veidojam tieši tā, lai izdzīvot un piedzīvot tieši to, ko vēlamies katrs pats, un tādēļ šajā laikā jau sevišķi ir jābūt ļoti tādiem uzmanīgiem, mērīgiem, jābūt tādiem, kas ir 100% atbildīgi par to, ko mēs paši radām, jo viss tas, kas apkārtnē notiek, kas notiek mūsos, kas notiek mūsu mājā, kas notiek mūsu dzīvēs, tas viss ir pašu radīts, un tajā brīdī, tad, kad mēs to 100% apzināmies, tad mēs arī tā kā uzņemamies to atbildību par savu dzīvi un saviem scenārijiem, ko mēs paši esam izveidojuši, jo mēs jau esam mūsu dzīves tie galvenie režisori. Un tālāk jau mēs tikai pieņemam aktierus savam skaistajā mūža darbam un vadam viņus un baudam to mākslas darbu, ko paši esam radījuši. Lai baudpilns šīs jaunais gads, un lai tas, ko paši esam šo mākslas darbu radījuši, lai mēs paši varam to kārtīgi izbaudīt un tā ar lielu prieku un tādu laimības sajūtu. Un ko tad mēs šajā te februārī un sveču mēnesī, ko tad mēs tā kā esam ieplānojuši un ko no Greenwalk puses esam saradījuši, un tāda ir šādi un tādi mazi jaunumiņi, un, protams, arī ir regulārās mēneša aktualitātes sveču mēnesī, tātad februāra mēnesī, kas ir paredzēts, bet pirmām kārtām, ko es gribu uzreiz tādas aktuālās lietas pastāstīt, viena no tām lietām ir tāda, kā mums beidzot ir nobriedusi un esam sagatavojušies tikties dzīvajā. Un šoreiz tas notiks pateicoties mūsu Liepājas grupas vadītājai Guntrai un Zigim un visai grupai, ka viņi mīļu prātu ir gatavi mūs uzņemt pie sevis Liepājā. Un šī te tikšanās mums būs 10. februārī, 12. Liepājā, Klaipēdas ielā 96A. Tās ir kaulu biedrības telpas, un paldies arī šīs biedrības vadītājai par šo iespēju, ka šajās telpās mēs varēsim visi tikties. Un šajā reizē mēs dosimies tādā aromātiskā ceļojumā kopā ar aromaterapeiti Egiju Zelberi. Daudz runāsim par Karela Hadeka āriēteriskajām eļļām, un šajā sakarā es jums gribu arī, manu ofisā Ramona lūdza jūs painformēt, ka šobrīd viņa veido pasūtījumu Karelam Hadekam visiem produktiem, un jūs varat pasūtīt jebko.
gan no mūsu mājaslapas šobrīd esošiem produktiem, gan varat arī ieiet Karela Hadeka mājaslapā, kas ir gan čehu valodā, bet jūs droši to varat uzlikt googlītē uz latviešu valodu, viņš diezgan sakarīgi pārtulko, un tur jūs varat paskatīties, kādi vien tur ir produkti pieejami, jebkuru no tiem produktiem jūs varat arī pasūtīt. Vienīgais, kas ir nepieciešams, jums vajadzētu pierakstīt artikulu tā produkta, vēlams arī nosaukumu, protams, un arī cik gabalus jums ko vajag. Tātad artikulu un cik gabalus obligāti, un nosaukums būtu vēlams, jo reizēm, tajā čehu valodā, vismaz pierakstiet, ko jūs esat ar to domājuši, lai nebūtu kļūdas, piemēram, cipariņā, un pēkšņi jūs, nezinu, tur ēteriskās eļļas vietā vai sejas krēma vietā pēkšņi saņemat, nezinu, dzīvnieku kopšanas kaut kādu produktu. Tiem, kuriem ir dzīvnieki, tiešām rekomendēju ieiet arī Karela Hadeka mājaslapas tajā sadaļā, kas ir dzīvniekiem. Tur ir ļoti daudz dažādi produkti. Tiem, kuriem ir šobrīd aktuāli un ir mazi bērniņi, ir zīdainīši, arī paskatieties, kur ir bērnu sadaļa. Tur ir gan man smuki sanāca dzīvnieku sadaļā, bērnu sadaļā. Jā, un tad, kuriem ir sieviešu kaut kādas problēmas, nezinu, intīmā kosmētika vajadzīga, vai arī tur ir ļoti daudz Karelam Hadekam produkti, kur ir paredzēti dažādu sēnīšu infekcijas ārstēšanai, dažādu ginekoloģisko slimību profilaksei ārstēšanai. Varat arī tajos paskatīties. Ir arī tāda sadaļa, kas ir sportam vairāk tā kā paredzēts riteņbraucējiem dažādi krēmi. Varat sakot, tur ir diezgan tādas specifiskas sadaļas, tur ir arī tādas sadaļas, kas var sadalīt tādā veidā, kad ir pa rokām, pa ādu, pa orgāniem un vēl kaut kā. Un tad var paskatīties, kādi tur ir produkti, un tos pilnīgi jebkuru un jebkurā tajā iepakojuma veidā, tāpēc arī pierakstiet noteikti klāt, kāds ir tas iepakojums, to jūs jebko varat pasūtīt. 5 mililitri, daudzi man ir prasījuši, ko tas vispār nozīmē, tie ir tādi ļoti mazi iepakojumiņi. 5 mililitri ir tādi mazi iepakojumi, varbūt esat intīmo komplektiņu pirkuši, tad mazā burciņa tā ir 5 mililitri. Tas ir vairāk tādam testam. Ja jūs sejas krēmiņu paņemsiet tos 5 mililitrus, tad jūs varēsiet notestēt, kā jums patīk, un tad nākošo reizi, kad mēs sūtīsim, varat lielāku iepakojumu jau prasīt. Ļoti laba, ļoti kvalitatīva, ļoti vērtīga kosmētika ir gan kosmētikas noņemšanai, dažādi losjoni vai sejas kopšanai, dažāda tipa ādām jūs arī varat tur papētīt un pašķirot. Tā, ka tie, kas ir šobrīd sākuši lietot, mums arī ir daudzi šobrīd jau arī kosmetologi, kas lieto Karela Hadeka krēmus un eļļas un losjonus un pasūta regulāri, protams, arī ēteriskās eļļas. Un tad, kad mēs būsim Liepājā 10. februārī, tad mēs ne tikai runāsim par šiem produktiem, bet mēs arī pagatavosim smaržas, vai kādu citu produktu. Par to vēl kā vienmēr tas būs mazā noslēpumā, ko mēs lietosim tieši pūķa gadā jau, jo 10. februārī sākās pūķa gads. Un tā būs tāda simboliska mums tāda pūķa gada sagaidīšana, un arī būs produkts, kur jūs varēsiet pūķa gadā lietot, lai pūķis mums būtu vēl labvēlīgs, un lai mums būtu ļoti, ļoti izdevies šis gads. Un šajā te nedēļā, kas ir meteņu nedēļa, tātad 6. februāris, ir meteņi,
kas arī ir kā šoreiz mums būs jau pabrīdini jūs, skatieties, kas 6. Februārī iekritīs jūsu e-pastiņā kāda informācija, kas notiksies mūsu veikalā. Būs noteikti baltās dienas, kāda īpaša balto dienu akcija, un šī arī ir tāda mūsu svinamā diena, viens no latviešu gadskārtas svētkiem, un meteņi ir tāds nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Tātad ziemas un pavasara saulgriežiem, kas nozīmē arī tādu ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos, un līdz ar to meteņus arī bieži sauc arī par pavasara gaidīšanas svētkiem, miesmešiem un vēl dažādas citādāk nosaukumi, kāpēc miešmesis, miesmetis, tādēļ, ka tas ir tas laiks, kad viss mēs ziemas savus kažociņus metam malā, tātad arī uzēstos siltumiņus un jau gatavojamies pavasarim, vasaras sezonai. Tādēļ arī gavēņi daudzām tautām ir tieši arī ar šo laiku arī sākās, un kādreiz arī šie te svētki tika vairāk tā kā uzskatīti par tādu kā senlatviešu vecgada vakaru varētu teikt. Jā, tātad Ziemassvētki ir tad, kad ir Ziemassvētki saulgriežos vai saulstāvjos ziemas, kā pareizāk būtu. Un Lieldienas tad jau ir šajā te martā, kad jau ir, kad ir tieši Lieldienas, kad ir īstie saulgrieži, kad jau tā saulīte tā kā uz to lielo pusi ir kārtīgi pagriezusies uz vasaras pusi. Tā kā jā, godināsim savus svētkus, un vilksim ārā viņus no mūsu pūrlādes, un sāksim pievērst viņiem vairāk uzmanību, un tas, ka ziema iet uz beigām, tas jau vienreiz ir skaidrs, jo man jau ziņoja no Kurzemes puses, es nezinu, kā ir Liepājā, bet ar no tās pašas puses starp Ventspili un Liepāju, man jau ziņoja par to, kad esot dzirdēti gulubju klaigas, tas nozīmē viss, ziema patiešām sāk no mums atladīties. Un arī šobrīd, kad beidzot ir parādījušās jau vairākas saulainas dienas, mēs saprotam, jā, viss jau dabā jau smaržo pilnīgi pēc pavasara. Tā kā arī kārtīgi nosvinēsim. Un visi tie, kas tiekat uz Liepāju, ir dienas vidū, tā ka, lai var paspēt atbraukt un aizbraukt, un lai būtu ērti, visi tiek aicināti 10. februārī 12. uz Liepāju, un par savu dalību es lūdzu jums uzrakstīt Guntrai. Šeit arī ir telefona numuriņš redzams, tātad telefona numuriņš tie, kas tikai klausās telefonā vai kā citādi, tāda varat pierakstīt, tas ir 265 36 474. Tātad 265 36 474 Guntra. Un noteikti uzrakstiet Guntrai, piesakaties, ja nepierakstījāt telefonu, bet gribat pieteikties, droši varat arī dot ziņu Greenwalk ofisam, vai man arī padot ziņu, kā jums pašiem ērtāk, tā jūs varat arī darīt. Visi ir mīļi gaidīti. Ar Guntru runājām, ka katrs var paņemt arī mazu kādu gardumiņu, mums būs tēja sagādāta, un tad mēs varēsim tā kārtīgi iesvinēt šo te un sagaidīt Pūķa gada sākšanos. Labi, tas tagad par to mūsu aktualitāti, kas ir šajā te mēnesī. Un tālāk jau iesim, kas tad vēl mums tāds jauns un aktuāls ir. Tātad mums ir jauns komplekts. Šajā gadā mums Ramona ir izveidojis jaunu komplektu, un komplektā ietilpst. Tas ir visi audumiņi, teiksim tā, tie, kas ir svarīgi, lai sāktu uzkopšanu mājā. Stikla audums, luks audumiņš, pulēšanas audums, virtuves audums, skrāpja audums,
trauku mazgāšanas audums, sietiņš tātad, ja? Spirāls krāpis 1 gabals un audums avene. Šāds komplektiņš jau dāvanu kārbā maksā 52 eiro, kopējā cena ņemu vērtība ir 69,40. Tātad tāds jauns komplektiņš, ko jūs varat G23 izmantot tad, kad jums ir vajadzīga dāvana un dodaties pie kāda ciemos, kas jau ir jau gatavs, jau ir kārbiņā, ļoti skaistā kārbiņā un dāvana gatava. Un kas tad mums vēl ir, ko varat pagūt janvārī, ir tāds īpaši izdevīgo pirkumu gross izveidojies. Mums šajās te pēdējās dienās vēl ir iespēja iegādāties. Tātad šī akcija pēc 1 otras dāvanā mums ir ļoti daudz audumi, tā izskaitā. Tātad spodrināšanas un pulēšanas audums, optikas audums, stikla audums. Tātad visi šie te stikla audumiņi mums ir 1 pēc otras dāvanā. Savukārt luks audums avene un grīna audums, visi mikrošķiedras tīrīšanas audumi arī ir pēc 1 otras dāvanā. Izmantojiet vēl šodien un rīt ir šī te akcija pieejama. No februāra tā, protams, vairāk nebūs. Tā kā ļoti, ļoti aicinu jūs to izmantot. Īpašas cenas ir Karela Hadeka ēteriskajām eļļām dažām, un tā ir pret krākšanas eļļu kompozīcija. Šajā mēnesī maksā vēl 2 dienas, maksā 10,34. Tāda bērnu ēterisko eļļu kompozīcija, ko nozīmē bērnu. Šajā te kompozīcijā ir visas ēteriskās eļļas, ko drīkst izmantot bērnu telpu aromatizēšanai, dezinficēšanai, tīrīšanai. Tā, kad, jā, visos, gan vai uz salvetītes uz radiatoriem likt, vai mazgāt grīdas pieliekot šo te eļļiņu, vai arī tajās aromāta telpās to var šo te izmantot. Arī tāpat bērndārzos var izmantot telpu dezinficēšanai, tīrīšanai. Šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šobrīd ir tas gripas laiks un ir pilnīgi normāli, ka visās malās visi puņķojās, klapojās, ja? Un tad šīs te ir eļļa, ko var izmantot bērniem, jo ne visas eļļas drīkst ēteriskās eļļas izmantot arī bērnu telpās. Citrona ēteriskā eļļa arī ir īpašā cenā. Citrona ēterisko eļļu rekomendēju arī šajā te pretvīrus iedarbībai ļoti spēcīga. Ir citrona eļļiņa, varat izmantot kāju karsēšanā pilināt klāt. Jūs varat izmantot šo te citrona eļļu pa pilienam likt klāt pie savu krēma sejas, pie roku krēmiem. Nu, var sakot, visur, kur jūs vien jums fantāzija liek pievienot, tur arī pievienojat. Kas attiecas uz, piemēram, ņemt un pielikt pie saldajiem ēdieniem, to jūs arī droši varat, bet atcerieties, tā ir ēteriskā eļļa, viņu ļoti, ļoti maz ir jālieto. Pie saldējiem ēdieniem liekat, un pie karstiem ēdieniem neliekat, jo nav tāda diža jēga tur likt. Tad jau, kad padzis, tad var likt klāt. Bet viņi ir ļoti, ļoti koncentrēts produkts, jā, tādēļ tādā veidā. Daudzi rekomendē lietot arī tā kā iekšķīgi. Es tomēr esmu pret, jo ēteriskās eļļas iekšķīgi jālieto tikai tad, ja jums ir ārsts to izrakstījis, tāds, kurš to saprot un zin, kā to lietot, jo rēķinoties 1 piliens ēteriskā eļļa, tas ir nenormāls daudzums no pašiem tā kā augiem. Jā, no rozēm tas ir vispār, cik rozes jums būtu jāpēd normālā veidā, lai būtu, piemēram, rožu piliens. Tāpēc, nevajag pārspīlēt.
pilnībā pietiks, ja jūs smaržosiet, ja jūs uzpilināsiet tāpat uz salvetītes, lai istabā aromatizētos. Ēteriskās eļas strādā dezinficējoši arī tad, kad viņas netiek lietotas iekšīgi. Es esmu par to, ka mēs lietojam visus šos te produktus ārīgi, jā, uz krēmos varam izmantot tad, kad mēs vannās ejam, bet atceramies atkal kāju, roku vannas, lielās vannas vienmēr uzpilinām uz sāli vai medu iejaucam, jā, jo ēteriskās eļas ūdenī nešķīst, bet ja viņas būs ar šo te emulgātoru dabīgo, kas ir sāls, kas ir medus, tad viss būs kārtībā, tā var lietot. Arī ir tāda kompozīcija somu pirts. Ļoti rekomendēju šajā te laikā, ne tikai pirtīs, bet arī manniņās iet ar šo te, tāpat arī difuzoros likt iekšā šo te somu pirts. Aromāts ir ļoti tā kā telpas dezinficējoši un ļoti labs. Un arī timjāna eļļai šobrīd ir īpaša cena. Kas tad ir jau nākošajā mēnesī, sveča mēneša izdevīgo pirkumu grozā, kas būs nākošajā mēnesī, kas būs februārī. Tātad Grīnvalka pēc vienotras dāvanā būs grīnaudumiņš, būs kristāla dvielītis un būs spirāls krāpi. 2 pērts, 2 dāvanā. Jā, tātad komplektā ir 2. Vienu tādu komplektu pērkot, otrs ir dāvanā. Īpaša cena būs putekļu cimdiņam, un putekļu cimdiņš nākošā mēnesī maksās tikai 8 eiro. Ar putekļu cimdiņu varam padarīt vidi daudz, teiksim tā, samazināt putekļu daudzumu ļoti lielā apmērā, jo putekļu cimdiņš sevī savāc ļoti daudz putekļus, un ar laiku, uzkopjot ar putekļu cimdiņu un grīnvalkas slotu, mēs pamanām, ka mājās mums arvien mazāk un mazāk ir putekļi. Grīnvalka dvielis, lielais izmērs, milzīgais mūsu grīnvalka dvielis maksā tikai 25 eiro nākošajā mēnesī, un mans mīļais produkts dabīgā skropstu tuša Grīnvalka 16 eiro. Tātad šī te skropstu tuša, vēlreiz atgādināšu tiem, kas varbūt nav nekad dzirdējuši par Grīnvalka skropstu tušu vai nekad nav mēģinājuši. Īpaši ir ar to, ka šeit sastāvā ir tikai dabīgas izcelsmes vielas, pat melnā krāsa ir no dabīgajiem minerāliem, kuri ir laboratoriski testēti, lai tajos nebūtu nekādi, jo arī dabīgajos minerālos, arī raktuvēs dažādās var būt paaugstināti dažādu iedarbību veidi, ja, kā gan ķīmiski, gan fiziski bīstamas vielas, bet šeit tātad ir testēts absolūti drošs minerāls, kas ir melnā krāsā un dod melno krāsu līdz ar to skropstām. Bet šī melnā krāsa ir ļoti dabīga, jo skropstu tuša nesaķepina skropstas, bet katru ļoti skaisti bagātina ar šo te melno tušu, jo tušā sastāvā ir 3 dažādi vaski, kandelīla vasks, bišu vasks un olīvu vasks. Tas padara šo skropstu tušu noturīgu. Savukārt rīcineļa, olīveļa, tās ir tās, kas un rīsu asnu dīkstu, tātad rīsu dīkstu eļa, ir tās, kuras mitrina, baro, un es pat gribētu teikt, ka arī tā kā atjauno ārstē, palīdz atjauno augšanu skropstām, jo viņš strādā gan uz pašām skropstām, gan arī uz skropstu sīpoliņu un plakstiņu arī.
Lūk, tāds ir šis te sastāvs skropas tušai. Skropas tuša ļoti labi turās. Un nav tas biršanas efekts, jo šeit ir šie vaski klāt. Nu tā ir ar šo te dabīgo skropstu tušu. Tad mitrinošais balzāms, Grīnvalka mitrinošais balzāms, 4,20. Šobrīd arī tas laiks ir tāds, ka pavasara mitrums, saule, vēji un lūpu balzāms ļoti noderēs. Un Grīnvalka grīdas komplektam, kur jau es pieminēju, kad ļoti labi var mājokļus, jo sevišķi šobrīd, kad ir sausais kurināšanas laiks, un ir sauss gaiss un daudz putekļi veidojās, tāda ar grīdas komplektiņu un cimdiņu var no mājas arvien iznest ārā putekļus, un arvien mazāk un mazāk būs, līdz ar to mazāk alerģiskās reakcijas, tāpat arī kaķu un suņu spalvas un citu dzīvnieku, protams, arī. Matus arī ļoti labi savāc, jo komplektiņā ir ne tikai mitrais mops un sausais mops, bet arī komplektā ietilpst, dāvanā pareizāk sakot, ir gumijas birstīte, ar ko var gan iztīrīt pašus mopus, gan arī var izmantot mēbeļu tīrīšanai no spalvām, no matiem. Var ļoti labi arī zem šādas apavas somiņas un tā tīrīt, gan arī pašus dzīvniekus paieskāt un paķemmēt. Šodien īpaši gribu pievērsties tādam produktam kā velnanaks, kuram būs šajā te mēnesī, februāra mēnesī, būs īpaša cena. Velnanaga pulverim, tieši pulverveida, 100 gramīgam iepakojumam būs īpaša cena, 13,89 vietā būs 11,69 maksās. Šis te ir produkts, kas ir kaulu sistēmas atbalstam, un šeit jūs varat arī redzēt pašu augu, velnanaks, kas ir iegūs no šo te nosaukumu tieši tāpēc, ka viņam, kā redzat, pirmais ir ziediņš, bet otrā pusē, lamajā pusē ir tas zīmējums, tā ir viņa sēkla, un tas tāds izskatās tā kā tāds raganaks, velnanaks, Un te arī formula redzam, kāds viņš ir, un tāds ir tātad sēkla šādi te izskatās. Bet tiek izmantots no šiem te bumbuļiem, kas apakšā tādi tā kā kartupeļi viņam aug. Ziediņi tātad ir tie, ko es varu rādīt, te ir tāds izskatās tas augs, un apakšā ir tādi bumbuļi, un tos bumbuļus savāc, un no viņiem veido pulveri vai veido ekstraktu. Un tos šeit tās aktīvās vielas ir, kāpēc viņam tas latīniskais nosaukums veidojās no tā, ka tās galvenās no tās sastāvdaļas aktīvās ir harpagosīts, harpagits un te arī ļoti daudz ir šie flavonīdi un glikozīdi un triterpēni un sterīni. Tas viss ir tas, kas ir vajadzīgs mūsu locītavām. Un tiek arī pārsvarā izmantots tieši medicīnā osteoartrītam, reumatīdam, arterītam, arī saišu iekaisumu gadījumos, ja ir lūzumi kaut kādi, un arī kā pretsāpju līdzeklis, gan galvas sāpju, gan muguras sāpju, menstruācijas sāpju ārstēšanai, profilaksei. Un Kalahari tuksnesī pārsvarā tieši arī tiek audzēts šis augs, un tur jau isenis tiek izmantots kā lielisks pretsāpju pretiekaisuma līdzeklis. Un tas, kas ir
arī ļoti svarīgi, kā mazina arī gan pietūkums, muskuļu locītavu, muguras un saišu sāpju un iekaisumu mazināšanai viņi izmanto. Un arī lieto arī gremošanas traucējumiem un aknu, nieru, žultspūšļu, urīnpūšļu vielmaiņas problēmām. Un šis te augs tiek arī uzskatīts par pirmās izvēles augu, muskuļu un skeleta sistēmas sāpēm, īpaši kroniskajām sāpēm. Un tā kā tas ir ļoti pieprasīts medikaments, tad tas ir klasificēts arī kā aizsargājams augs un tiek veidoti speciāli kontrolēti stādījumi komerciālos nolūkos, jo tas tiešām tiek izmantots ļoti plaši. Jūs arī redzēsiet, ka daudzās ceļu locītavu krēmos tiek izmantots šis te velna naks. Arī dzīvniekiem, arī daudzās tur zirgu smērēs saucamajāmās, un tā tiek izmantots taisni šis te augs velna naks, ja? Un arī tas tiešām arī ir pierādīts un daudz ir ticis pētīts, un arī es te skatījos tos pētījumus, kas Medpub bāzē tiek ievietoti, un ir tā, ka daudzos dubultmaskētajos placebo kontrolētos klīniskos pētījumos pierādīts, ka ārstēšana ar velna nagu ir efektīva, lai uzlabotu mobilitāti un mazinātu sāpes dažādos stāvokļos, tostarp ļoti tādas nespecifiskas muguras sāpes, ceļa un gūžas locītavas, artrozes, vispārējās artrītu sūdzības un muskuļu sāpes. Un tas ir tas, kas ir jau tā kā pierādīts, ja? Un tiek arī tajos dubult aklajos klīniskos pētījumos arī tie parāda, ka viņš ir iespējami līdzvērtīgs tradicionālajām zālēm, ceļu un gūžas locītavu, artrītu un muguras lejasdaļas sāpju ārstēšanā, bet tas pozitīvais ir tas, ka šīs te zāles un tā ārstēšanās ar to velna nagu ekstraktu var būt pat rentablāks, ja, un arī drošāks nekā farmaceitiskā ārstēšana. Un arī pierādīts ir, ka kopumā velna naga ekstrakti ir ļoti labi panesami, un klīniskos pētījumos nav konstatēti nekādi tādi nopietni nevēlami blaknes. Ja. Un arī ilgstošai lietošanai ir ļoti labi panesams, bet, protams, ir pareizi jālieto, 3 nedēļas lieto, 1 nedēļu vai 2 nedēļas ir pārtraukums, un tad atkal lieto. Tā, ka nav tā, ka visu laiku lieto šo te, bet es pēc tam pastāstīšu tieši cik un kā lieto. Un arī ir ļoti laba šī te, nav nekādas blakus parādības lietojot ar, tā kā ierastajām zālēm kopā. Tikai uzlabojumu. Un kuros gadījumos tad mēs izvēlamies šo te velna nagu kā uzturu bagātinātāju? Tajos gadījumos, kad vajadzētu atbalstīt pareizi muskuļu un skeleta sistēmas darbību. Ļoti labi tas var būt noderīgs, kad ir ierobežot locītavu kustību gadījumi. Tam ir antioksidanti iedarbība, tas var kalpot kā atbalsts iekaisuma apstākļos. Tas sniedz atvieglumu tādos brīžos, kas ir saistīti ar menstruācijas sāpēm un sliktām pašsajūtām. Izmanto arī ziedēs un masāžas produktos. Un arī es zinu, ka varbūt padalīsies ar mums, kā veicās, kad mēs būsim Liepājā. Meitenes bija uztaisījuši no pulvera, bija uztaisījuši ziedītes, un tad mēs varbūt uzzināsim, kā viņām veicās pagatavojot šos te produktus un kādi bija tie rezultāti pašiem jau pie mums. Protams, ir
Īpaši piesardzība ir nepieciešama tad, kad grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā. Arī tad, ja ir sirds slimības, ir jāņem vērā tas, ka šis produkts šķīdina asinis. Un ja jūs jau lietojat asins šķīdinātājus ķīmiskos un šis vēl šķīdina asinis, tur ir jābūt tādai piesardzībai, jo sevišķi 2 nedēļas pirms operācijām gan šos te ķīmiskos šķīdināšanas līdzekļus, asins šķīdinātājs, gan arī šo te melna nagu vajadzētu pārtraukt lietot, jo viņš tiešām šķīdina asinis un līdz ar to šķidrina asinis, šķidrina asinis, un līdz ar to operācijās arī būs grūtāk šī te asins recēšana pēc operācija periodā. Un arī nevajadzētu lietot tad, ja ir iekšējas asiņošanas, piemēram, kuņu čūlas un zarnu asiņošanas gadījumos. Ja ir cukurdiabēts, tad ir tā kā šis te melna naks arī nedaudz pazemina cukuru līmeni asinīs, normalizē viņu, ja? Tad jāpielāgā medikamentu deva. Tāpēc tiem, kuriem ir cukurdiabēts, vajadzētu pievērst uzmanību, kā mainās cukuru līmenis, un līdz ar to arī tās, ja medikamentus lietot, tad viņus vajadzētu skatīties, kā tās devas mainīt vajag. Tiem, kuriem savukārt ir uz robežas tas cukuru līmenis, un tā kā ir tā tendence paaugstināties viņam, tad šis būtu labs produkts, kurš varētu arī normalizēt cukuru līmeni. Un kāda tad ir šī te lietošana? Tradicionālajā medicīnā kaltēto sakni plaši izmanto ārstnieciskās ziedēs, ādas traumu vai slimību gadījumos un sāpu mazināšanai, jo viņai ir pretiekaisuma iedarbība, ir pretsāpju iedarbība, un tas arī tā kā ļoti svarīgi. Eiropas medicīna savukārt ārstniecības augu iesaka arī pret artrītu, podagru, muskuļsāpēm, sastiepumiem, tendinītu. Harpagofīts labvēlīgi ietekmē arī urīnceļu sistēmas darbību, gramošanu, un to uzskata par gramošanas līdzekli. Rūgtena garša. Rūgtena garša ir pašam šim te augam, un to lieto viegla gramošanas traucējumu, vēdera uzpūšanās, meteorisma un garšas zuduma gadījumos. Vispār ziniet, ja, ka tad, kad gan aknām patīk rūgtā garša, un tāpēc arī vēderam, zarnu darbības veicināšanai, gramošanas sistēmas veicināšanai, rūgtā garša, tāpēc arī vienmēr varbūt atceraties, vismaz man tā bija, kad man bērnībā es biju ļoti, ļoti slikta un gausa ēdāja, un tad man mamma vienmēr deva vērmeļu tēju, tā ka es esmu bērnībā vai cik daudz vērmeļu tējas sadzērusies. Bet jāatzīst, ka man vēl joprojām rūgtenā garšo, un, piemēram, arī tā kā kafiju, es tieši tādēļ, tā kā galīgi nevar atteikties no kafijas, man to 1 krūzīti dienā vajag, bet es sapratu, ka man taisni, kas man visvairāk prasās tā rūgtenā garša, un tad tagad es esmu atradusi arī, ka cigoriņu kafijai arī ir šī rūgtenā garša, un es tādā veidā arī sev kompensēju to rūgteno garšu tā kā iegūst. Un tādēļ man arī šīs melna naga ekstrakta tējas arī tīri labi garšo. Un kā tad viņas lieto? Tātad šo te pulveri, jo tas ir tīrs, tas auglīts, ko es jums rādīju, tāds karpeļu veidīgais, viņš ir žāvēts un pēc tam samalts. Tas ir, tur nekā cita klāt nav. Un nekas noņemts nost arī nav. Un šo te pulveru veida pulverīti lieto arī preparātos pret reimatismu, un
un arī pretvemšanas līdzekļi. Ja pret reumatismu un visām pārējām lietām 4 nedēļas lieto, tad pret vemšanas līdzekli maksimālais 2 nedēļas lieto. Arī ekstraktu tāpat. Kā tad mēs lietojam? Tātad sajauciet pulveri dzērienā, vienalga vai nelielā jogurta daudzumā, un tā arī var apēst. Tā ieteicamā dienas deva ir 3 līdz 5 grami, tas būs apmēram 1 teikarote. Var arī izmantot celulozes kapsulas, jūs arī 100 gabalas kapsulas mūsu veikalā ir nopērkams Grīnvalka veikalā, maksā 5,68. Un to var izmantot tieši tie, kuriem ļoti nepatīk rūgtā garša. Un tad tā dienas deva atbilst 4 līdz 7 piepildītām kapsulām. Un lai iepildītu tajās kapsuliņās, izgatavojiet vienkārši tādu papīra konusiņu, no parastajām tām, kas ir mazās lapiņas piezīme. Vienkārši tādu uztaisiet konusiņu, un tad caur to ieberiet. Ļoti ērti ir salikt tajās kapsulās, un tad tādas kapsulas lietojam. Vēl viena iespēja ir apliet pulveri ar 1 teikarotā. Tad pulveri aplej ar 500 ml karsta ūdens, tas apmēram 90 grādi tādu ūdens, nevis vāroši. Un dzeriet dzērienu 3 devās dienas laikā. Ārstēšanās ilgums tātad ir 4 nedēļas, un pēc tam ir vismaz 2 nedēļu pārtraukums. Tad atkal var 4 atkārtot, un tā 3 stūris pēc kārtas, tad kādu laiku atkal nostupējām, kādus 3 mēnešus nelietojam, tad atkal varam atsākt tādu. Ja ļoti nepatīk tieši tā pulvera forma vai ņemšanās ar to pulveri, tad var arī lietot ekstraktu. Un, lai panāktu efektu, tinktūras ieteicamā dienas deva ir 0,5 līdz 1 ml 3 reizes dienā. Un viņam klāt arī pie tās pudelītes klāt nāk tāda 1 mililitra tāda karotīte. Tā, ka to var arī izmantot. Un te ārstēšanas ilgums atkal ir 4 nedēļas, un vismaz 2 nedēļi ir pārtraukums. Un, kā jau es pieminēju, šos te produktus arī bieži izmanto tieši dzīvniekiem, jo ļoti efektīvi ir un praktiski neaizstājams papildinājums zirgiem, suņiem un kaķiem deģeneratīvu locītavu saišu un saišu piestiprinājumu slimībām. Jo sevišķi, kad ir sāpīgas locītavas vai arī pēctraumu, pēcoperācijas aprūpe, un jo īpaši ieteicams ir tieši zirgiem. Un tā kā zirgi tiek audzēti, lai veiktu fiziskus varoņdarbus, un līdz ar to viņiem jo bieži tiek traumētas taisni kauli, locītavas, saites, un tad deva ir aptuveni 3 līdz 5, maksimāli līdz 10 grami uz 100 kilogramiem dzīvesvaru dienā. Tad, kad ir reumatiski un artrītu problēmu gadījumā, lietošana ilgst 2-3 mēnešus, pēc tam 2 mēnešus pārtrauc, tad atkal var lietot atkārtoti. Un saskaņā ar pētījumiem zirgiem netika novērotas nekādas negatīvas blakus parādības, ja tie ievadīja šo te, baroja to velna nagu ieteicamās devās. Tomēr arī tā zināšanā, jo sevišķi zirgaudzētājiem, ka ja velna nags tiek izmantots sacensībās, viņu varētu arī uzskatīt par dopingu, jo dzīvnieks labāk jūtās. Un arī līdzīgi, ka iedarbība arī ir uz suņiem un kaķiem, un tas ir daļa no preparātiem. Jūs redzēsiet, ka sastāvos preparātiem, kas ir locītavām, jūs arī redzēsiet, ka velna nags ļoti bieži tiek izmantots. Un var arī taisīt, var vienkārši pie pārtikas jaukt klāt, vai vēl variants ir tāds, ka to dienas devu aplej ar ūdeni 90 grādiem, tāpat kā tēju mēs taisam.
un tad ļauj ievilkties 10 līdz 15 minūtes, un tad pievieno barībai. Atdzesētu, protams, jo dzīvnieki neēdīs nekad tādu karstu. Lūk, un šobrīd ir speciāla cena, speciāla akcija februārī, tā kā rekomendēju tiem, kuriem ir nepieciešamība to izmantot, kaut gan man jāatzīst, ka es uzskatu, ka šo ir vēlams lietot arī tīri tādam profilaktiski, lai palīdzētu arī tā kā mazināt visa veida iekaisumus organismā, un gluži tāpatās kā vīraku, iziet ar vīraka ekstraktu šo te profilaktisko kūri. Vīraka ekstraktu es rekomendēju tagad slimošanas laikā visiem uzsākt. Tas patiešām palīdz gan mazināt iekaisumus, gan arī imunitāti stiprina, gan arī cīnās ar vīrusiem, to pašu gripu, un tā ka tas ir jo sevišķi rekomendējams, un arī šo te velnanagu arī iziet tādām kūrēm, tā ka pavasarī vai rudenī, kā jums katram labāk patīk. Lūk, tas būtu tagad par šīm te jaunumiem, kas mums ir. Tagad ātrā esmu izskrējusi cauri visiem mūsu jaunumiem. Un kas tad mums būs dāvanā par pirkumiem šajā mēnesī? Tātad būs 2 ml aromātiņš telpu aromatizēšanai, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, tātad visās aromlampās un tāpat uz salvetītēm, uz radiatoriem uzlikt, lai aromatizētu, attīrītu telpas. Par pirkumu, kas ir virs 120 eiro, savukārt aromātiņš, autoaromātiņš, automašīnās, ko lietot no Karela Handeka, un savukārt automašīnu komplekts par 300 eiro pasūtījumu. Automašīnu komplektā ir stiklaudums, grīnaudums un putekļu cimdiņš. Lūk, tā mūsu šajā mēnesī akcijas būs, un, protams, ka ir dāvana pilnīgi visiem, kas tagad esat online šajā webinārā, un jums visiem es dāvinu grīnaudumiņu, lai tas gads iesākās ar grīnaudumiņu, kas man tā liekas ir tas tāds simboliskais mūsu audums, ar ko var tīrīt absolūti visu, izmantot to gan kādu vielīti, gan kā putekļu audumiņu, gan kā mazgāšanai visam, kam nepieciešams, un jā, lai tas ir tāds, kas paliek jums pašiem šajā gadā, pilnīgi jauns audumiņš, ko jūs nomainat kādu no vecajiem. Lūk, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Tiksimies Liepājā jau 10. februārī. Padodiet ziņu, kas no jums būs ciemos, un tad jau atkal tiksimies nākošā mēneša pēdējā otrdienā, un tad jau runāsim jau par to, kas notiek pavasarī, lai jauks un skaists šis ziemas beigu, pavasara sākumu, pavasara gaidīšanas laiks. Tā, līdz sērsnu mēnesim martam. Paldies, ka esat kopā ar mums. Tā. Uz redzīti!